Nu, pastāst, kas ir jāizdara, lai divos pagarinājumos izcīnītu uzvaru? Nu, galvenais ir cīnīties līdz galam. Vai arī spēka izsīkums, galvenais komanda kopā turējāmies, un tas mums tieši palīdzēja aizsardzību, un tas mums zina, un mūsu, protams, skatītāji un tribīnas skaļās, tas mums tieši zina uz priekšu un ar pēdējiem spēkiem, un tādā veidā arī izcīnīt uzvaru otrā pagarinājumā. Klāsts Strasdiņš šodien guva 18 punktus, izcīnīja 12 atlikušās bumbas un atdeva 4 rezultatīvas piespēles. Kurā brīdī tu saprati, ka tu vari pavilkt šo maču? Principā, tajā brīdī, kad mums bija -10 3. ceturdaļā, vajadzēja uzņemties kādu iniciatīvu. Mums nekrita metienu un aizsardzība bija laba visas spēles garumā. Un ar to mēs arī turējāmies līdzi un vajadzēja pavilkties. Un tādā veidā arī ar treneru norādījumiem mēs izmantojam viņa vājās vietas un tā arī pavilkās tā spēle. Līdz šim bijāt zaudējuši pēdējās 3 spēles. Cik ļoti svarīgi komandai bija šī uzvara? Noteikti ļoti svarīgi, jo tas mums deva motivāciju un arī pārliecību par saviem spēkiem, ka mēs varam iet uz priekšu un mēs varam cīnīties visām komandām LBL. Vai bieži izdodas sasniegt šo double rādītāju, jeb divciparu skaitli divos rādītājos? Bieži nesanāk, šis man liekas, otrais LBL karjerā, bet, kad jaunas līgā spēlē, tad gan bija bieži. Un kāda ir sajūta? Labi, protams. Labi, Malič, paldies. Veiksmi turpmākajā sezonā.